15 gadu laikā es biju apceļojis lielāko Indijas daļu, un es sāku skatīties uz lielāko balto plankumu manā kartē, kas ir Indijas ziemeļaustrumi, tā saucamās 7 māsas un brālis Sikimas štats. Kādu dienu es ieraudzīju sludinājumu, kā aprīlī Manipūras štatā notiks baikeru festivāls, un tas bija klikšķis, ka jādodās ceļojumā. Es nolēmu sūtīt manu motociklu ar kurjeru līdz Kalkutai, jo šo maršrutu no Bangaloras es jau biju izbraucis. Un otrs iemesls bija tas, ka šis ir karstākais laiks Indijā. Man negribējās braukt cauri karstajiem štatiem. Paskatījos internetā, temperatūra tur ap 40 grādiem tika solīta. Ierados Kalkutā nākošajā dienā pēc mana motocikla, taču tas bija pazudis, un es zaudēju veselu dienu zvanot visādiem aģentiem un meklējot mocīti. Zaudēto dienu es iedzinu vienkārši nobraucot 2 dienu plānoto maršrutu vienā dienā līdz Siliguri. I am wondering, is it human hotel or pet hotel? Because on ground floor here is a pet clinic. And here is very strong smell of alcohol and it's some other medicine. Tā, nu es esmu sasniedzis Asamas štatu beidzot. Tas ir sudrabs īsts, ēdamais. Kaut kur ceļojuma vidū es pamatīgi nogtizlojos un pazaudēju visus brīnišķīgos video. Tāpēc šajā filmā daudz dienas tiks samontētas no kaut kādiem pārpalikumiem no telefona un no drona. Pabakstījos pa to pilsētu, es domāju, jāpagūglē, ierakstīju baikeru kafejnīca un atradu šito. Es nezinu, cik te baikeru, varbūt es esmu vienīgais. Tur vispār stāv ārā viens mocis tāds ar benzīnkannām apkāries ar visādiem rāmiem, lampas visādas nokrāmē ar tām dugām, tā kā bruņu kuģi pa ķomkinu tur. Kādu es te ķēmu nopirku. Man beidzās citroni. Atradu kaut kādu nakts tirgu. Tur uz priekšu ceļa remonts, vienos tikai ceļa vērs vaļā. Un tagad ir tikai kaut kādas, nezinu, 9:30 vai kaut kas tāds. Nu, jāvelk laukā gāzes plītiņa. Jāvelk ārā kafija un jāsāk te kaut ko darīt. Man sanāk katru dienu pa Dublīšiem kaut kur pabraukās. Reku bija melna zābaki, tagad šitādi. More than I want, but you made it better. Beatle-nāts, tad tās, kuras... Oi, kaķis kāds foršs.
Kāds smuks, viņam tā krāsa baigs smukā. Rekāda toaleķi man ir. Un duša, kur ir duša? Nav dušas. Kur ir siltais ūdens? Nav siltā ūdens. Manipur has been caught up in cycle of violence. What started as just clash between communities has become a prolonged ethnic existing conflict. Pirms pāris dienām uzzināja, ka šajā štatā ir sācies mazais pilsoņu karš, un tāpēc motofestivāls ir atcelts. Uz robežas man te policisti riktīgi nopratināja, kur un kā es braukšu, jo štatā ir tā kā komendants stunda vai kaut kas tam līdzīgs. Un, ka es viņiem izskaidroju, ka es braukšu, parādīju maršrutu un izskaidroju, ka es braukšu tādu mazu gabaliņu caur šo štatu, tad viņi man atļāva braukt. Svētdienās viņam te viss ciet, paēst neko nevar, bet man nolēmējās, ka es šodien dabūju vienu reizi paēst normāli. Nē, man ir visādi ēdami, es badā nenomiršu. Man ir viena konzervbuņģa, es to droši vien uzsildīšu, tad man ir šitie proteīni visādi, un tad man ir vēl ķirbi sēklas un saulespuķu sēklas, un ūdens arī ir. Nothing dries here. I cannot dry my dress. This is third day. It's still wet. Rain started and I brought down my dress from the rooftop. This is Tuna the cat. He traveled with me all over India. Šodien nobraucu 220 km, visu ceļu lija un nāk tie šļūdoņi un zampa un tā putra to šosei tā pārņem. Tas bija tādā putrā, iedomāties, caur biespatru riktīgi braukt līdz pusritenim dubļi. Something new for me. This is berry. This is squirrels. Happy anniversary, and as you asked me if I can do it, With the king. with the king. And also his friend. Hi, ma'am. My drone just played submarine. It's underwater submarine drone. I'm trying to film how I cross again and it fell. Landed actually, did not fall. Es ar vienu roku un kājām divām stumi mašīnu reku karalis pie stūres. Mašīna nosprāga. Good morning. Hello, greetings from Myanmar. I'm in Myanmar now. There ain't no working, feeling kinda sick. Man, I'm glad the feds are sending me that check. We're gonna celebrate like we won the war. We're gonna celebrate the things we can't ignore. We're gonna celebrate like the whole team won. We're gonna celebrate till it keeps India, Burma. World Wide Web moving down the line. This is the king's bed. On the edge of time, there's truth to seed in our right lives. We hope they understand the differences and what
what they mean before you know it. It's defeated. We're gonna celebrate like we won the war. The king have 3 skulls, which means he ruled 3 states. I'm from India. It's all gone. 3 states. Yeah, now I believe in Jesus. So this is the bark of the tree, and it make this bright red color. Storm clouds gather and winds they howl, and nature's wrath it takes a bow. Doctors' bills a mountain high, insurance laughs and we just sigh. And we're gonna celebrate like we won the war. We're gonna celebrate the things we can't ignore. We're gonna celebrate like the home team won. We're gonna celebrate till it keeps all gone. Rivers rise, forests burn, lessons taught but never learned. Chief's private kitchen. This is the place where he eats food. Basket of the late Chief King, his father. Tiger skin and wild boar teeth, monkey skulls. And this he used to go with this basket for head hunting. Deer, wild boar, mountain goat. Under the chief of this village, there are 8 villages. Whoever killed the animals, the head and 1 leg are given to the king. This is known as peaceful stone. During head hunting times, when we break, like this stone was like long as this, when we break stones, which means it's a piece, like this. So half stone, half piece of the stone they keep it, and then half is with us. So after we break the stones, we don't kill each other anymore. Like it's a peaceful stone. Ceļojot, es nekad pats neskujos, un tāpēc man ir ļoti sena tradīcija apmeklēt kādu vietējo bārdzeni. Šī vieta bija īsta spāņu inkvizīcija, jo čalim nebija ne putas, ne ziepes, un viņš man skūpa sauso.